mēs bijām ritīgi tāds, nu, vismaz mūsu ieskatā, bet, es domāju, plus-minus tā arī bija. Mēs bijām tāds ritīgs saldais pārīts. Mēs tur stāvējām skolas koridorā, kaut kur pie zvana, tur skatījāmies rociņās acīs viens otram, viss starpība, un skolotājs nāca, viņš beidziet jūs, ko es te darat? Nu, var sakot, gāja tur 1 gads, 2 gads, un tur mēs redzam kaut kāds no vidusskolas pārīšiem tur izšķirās, un tur vēl kaut kas, nē, mēs tik brīnišķīgi, mums viss ir kārtībā, mums visiem iet kā iet, bet mums viss ir tik forši, un mēs tik uz priekšu. Un kaut kādā mērā es vienkārši par to domāju. Es domāju, ka mīlestība vispār starp vīrieti un sievieti, pirms viņa nav galīgi kaut kā izkropļota, es domāju, tas vispār ir tāds Dieva brīnums, tas ir kaut kāds tāds ne no šīs pasaules tāda. Ja patiesa mīlestība nav runa vienkārši par kaut kādu izmantošanu, vai, nezinu, vienas nakts sakariem, tas vispār kaut kāds brīnums, kas īsti nav raksturīgs cilvēkam. Un cilvēks, kurš domā par sevi, pēkšņi viņš sāk domāt par otru, un viņam viss par otru, viņš ir gatavs vispār, nezinu, stāvēt uz galvas un visu kaut ko darīt, tikai lai tik būtu kopā. Un tur bija tāds Dieva brīnums tajā visā, kā mums tas viss bija, un cik brīnišķīgi bija būt kopā un viss.